Esam apakaļ spēlē. Latvijas uzstāja vairākums, Vasīļevs uzvar iemetienā. Nu ko, vajadzētu izmantot tiešām šo vairākumu kaut kā un gūt vārtus. Pārspēt Čehijas Zilas vārtsargu. Būtu ļoti lieliski, piespēle uz zilo līniju, būs metiens. Nē, tomēr seko piespēle. Čehi pārtver to un raida pāri visam laukumam. Nu jā, diemžēl nesanāk šajā uzbrukumā nekas īpašs. Bet, nu, nekas mums arī laiks, minūte 40 jāspēlē šajā vairākumā un vajadzētu izmantot. Tas, kas mums šodien tagad šeit Mikulī vajadzīgs. Piespēle Nižvijam. Nižvijs pārdod uz Čehijas aizsardzības zonā. To viņš arī izdara, bet šeit kļūdamies zilās līnijas un Čehi pārtver ripu un dodas 2 pret 1 pret mūsu aizsardzi. Piespēle Rolniekam, Rolnieks un, diemžēl, jā, Rolnieks gūst vārtus mazākumā. Diemžēl, šeit Sprūks iemetienā zaudē. Čehi būs ar iemetienā un piespēle Klepišam, Klepiš pret Masaļski un Masaļskis glābi Latviju no trešā vārta zaudējuma. Bet joprojām ripa Čehiem, aiz Latvijas uz vārtiem. Piespēle Rolniekam, Rolnieks pats ar ripu, kur darīs Rolnieks. Rolnieks dodas priekšu, šeit Rolnieks kļūdās un Latvijas uzstāja liels piespēle pretspēkumam. Bet tomēr zaudējam ripu, bet nē, tomēr ripu mazliet tā kā atpūstam. Un lieliski iespēja, Daugviņš ar ripu, Daugviņš piespēlēs Spruks metiens un vārtu staps glābi. Čehija no vārtu zaudējuma. Kas par lielisku iespēju Latvijai atklāt rezultātu šajā mačā. Bet nekas, jāmēģina vēlreiz, jāmēģina vēl. Lieliski iespēja ripa Latvijas Ilsei. Kulda ieraida ripu Čehijas aizsardzības zonā, tur dodas Latvijas uzbrucēji. Saulēts ar ripu, Saulēts piespēlē Pečūra metiens un ripa vārtos! Jā, Sergejs Pečūra, pirmie vārti šajā pasaules čempionātā Sergejam Pečūram un pirmie vārti Latvijas izlases sastāvā. Jā, lūk šeit pēc Jāņa Sprukta metiena. Tomēr Volkuns mazliet aizskāra Volkuns ripu, un tāpēc ripa trāva pa vārtu stāvu. Diemžēl, nu neko darīt, bet lūk šeit lieliskais metiens Sergejs Pečūras izpildījumā. Lielisks metiens, tiešām un netverams metiens, neņemams Volkunām. Apsveicam Sergeju.